Šitais video laikam būs par pretīgo Siliņas kundzi. Siliņas kundze saka, ka veikalos cenas krītās vai paliek lētākas. Kas tā par diršanu? Pretīgā Siliņas kundze, kurā realitātē jūs dzīvojat? Vai jūs esat debīli, vai tikko no Tvaika ielas izbēgusi, vai kaut kāda psihoneiroloģiskā pacienta esat? Es nezinu, bet, varbūt jums ir cits cenas kritušās, varbūt, un kā arī izskatās, tad arī jūs dzīvojat tajā citā realitātē no tautas. Man kas ļoti kacina un besī ārā, tas, kad atrodaties Latvijā, tas, kad tik ļoti daudz tauta ir izbraukusi. Apmēram 200 līdz 300 tūkstoši, ja? Un vietā sabraukuši tad ir Nigas, Babai, Dvieļgalvas, Uzbeki un tam līdzīgi cilvēki. Latviešu tauta tiek nomainīta. Jā, diemžēl. Latviešu meičas, atvainojas par izteicienu, bet pisās ar visiem šiem te un rodas dzimst mulati. Un ne tikai mulati. Tas ir ceļš uz nekurieni. Un cenas veikalos noteikti nestimulē demogrāfiju, tāpēc Siliņai un tam līdzīgiem kretīniem un tautas nodevējiem kangariem ieteikt padomāt par to, kas viņus neinteresē un par ko viņi nekad nav domājuši. Jo viņi jau domā tikai par savām kabatām, un viņi dzīvo citā realitātē. Viņiem ir reāli pie dirsas, kā dzīvo tauta. Viņiem galvenais saņemt savus 3+ tūkstošus, deldēt krēslus un neko nedarot. Naudu saņemt par blā, 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 vai latviski ļar. Tā kā tālāk līdz nākamajai reizei pretīgā Siliņas kundze. Vai citiem vārdu sakot, kuce. Blondā kuce.